Tā ir žīda atbraukuši kurināt, saprot? Jā, Būt no palestīniešiem baidījušies, viņi, kur no Irāka. Mēs taču, ja būs fašisti, tad mēs varam uzbrukt. Mums vien tikai ir tāds, viens helikopters un 2 kuteri, mēs līdz Izraēlē aizbraukt. Kas tad var? Nu, es protestēju. Es neesmu jūs neorganizēju galvos zvanaļu. Nu, vot šitie te ir šitāds pie sienas un šaut nosaka tevi, jā? Žīt pa laizītājs pēdu. Es esmu saimnieks, te ne tu, žīt purds. Vācies ārā. Nu, nav vai, saproties, Latvijas vai savā zemē nav žīt pakalpiņi tevi. Nolādētie. Kropļi. Nu, kuriem šitie rodās vēl? Tā, nu ir daudz. Nu, kropļi. Savus karavīrus godināt ar šitie gļavuļu godināt. Jā, es taču biju šitie... Ko viņš lien virsū? Pagrūt, jā. Ko te jūs virsū viņam lienat? Nu, nav tas provokācijas, bet provokātams stāv pie okupācijas muzeja. Tagad un šis ir. Jā. Nu, atskaidrosim, jā. Pagādi, jā. Лодки десантные, они движутся сейчас. Un droši novējošu bez savas dzimtenes. Mēs veiksmīgi plēcas priekāju un iekšanu.
Kurš te ir savējais? Šeit ir Latvijā! Šeit ir Latvijā! Šeit ir mūsu tēvu zemes! Šeit ir Latvijā! Mūsu tēvu zemes! Nav māja, nav zemes. Man vecuma dienās es par ubagu pataisīta. Man ir galīgi viss nolaupīts. Cik vien varēja nolaupīt? Jā! Tiesas ir priekš okupantiem. Man neviena tiesa neņem pretī manas sūdzības. Tāpēc, jā, tā ir. Diemžēl. Mums nav latviešiem tiesības savā zemē. Mēs pat nedrīkstam runāt un nedrīkstam sapulcēties. Aha, jā. Kamēr man laik trēni, es drīz mikšu. Tā kā mēs esam jāsaka 42., 43. un 45. gadā. Jo par našiem mūsu zemē nav ko darīt. Kādi viņi bija 40. gadā, jūs nespējat iedomāties. Krievu dāmas staigāja Rakskaplī par Rīgas ielām. Par tavu zemi iels, lai tavu gari un hāra dziesmu dziel. Lai tavu gari un hāra dziesmu dziel. Tad asinis liešu par Latviju es. Ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa šodien turpinājās nepilnas stundu un bez nopietniem incidentiem. Tagad atkal jāgaida nākamais gads, kad visticamāk sākumā par gājienu rīkošanu lems Rīgas dome un pēc tam jau tas tiks apstrīdēts administratīvajā rajona tiesā. Ivo Jutkāns, Andris Sasīnskis, LNT. Ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa šodien turpināt Rīgas domā, bet pēc Ivo Jutkāns sākumā par gājienu rīkošanu.